Strauji tehnoloģiskais progress un inovācija ieviešana mašīnu būvē mūsdienās prasa padziļināt tehnisko domāšanu un pieprasījumu pēc inženieriem un mehāniķiem. Ar katru gadu darba tirgū kļūst aizvien aktuālāk šis jautājums. Rīgas Tehniskajā koledžā, Ogres tehnikumā sadarbībā ar darba devējiem katru gadu tiek pilnveidotas mācību programmas, lai sagatavotu mūsdienu prasībām atbilstošus speciālistus. Savukārt inženieru profesiju pēc vidusskolas iespējams iegūt studējot Rīgas Tehniskās universitātes mašīnzinību un transporta fakultātē, kā arī Latvijas Lauksaimniecības universitātes tehniskajā fakultātē. Mehāniķa profesijas standarti šodien pieprasa spēju strādāt ar datorizētām automātikas iekārtām, spēju analītiski domāt un rast risinājumu dažādās situācijās. Tie absolventi, kas ir ieguvuši kvalifikāciju kā automehāniķis vai ir kļuvuši par inženieriem, ir ļoti pieprasīti darba tirgū. To apliecina arī nozares darba devēji dažādos tautsaimniecības segmentos. Tāpat arī lauksaimniecības nozare vairs nav iedomājama bez šāda līmeņa speciālistiem. To apliecina viens no lielākajiem lauksaimniecības tehnikas izplatītājiem Latvijā – Dojus Latvija. Dojus Latvija ir pasaules lielākā lauksaimniecības tehnikas ražotāja John Deere oficiālais dīleris Latvijā. Uzņēmums nodarbojas ar lauksaimniecības tehnikas, rezerves daļu, tirdzniecību un servisu pakalpojumu sniegšanu. Dojus Latvija pārstāv John Deere lauksaimniecības tehniku, un tieši tāpatās arī pārstāvam Western Fabrications piekabes, Rābe piekabināmos agregātus, Kesla un Farma meža agregātus, piekabas un manipulators, un AS Motors komunālo tehniku, pļāvējus, kas ir domāti tieši jau profesionāļiem, īpaši sarežģītās virsmās un vietās. Dojus Latvija darbojas kopš 2010. gada un ir pieejami visā Latvijā ar servisa centriem Ķekavā, Saldū, Valmierā un Rēzeknē. Lai uzņēmums varētu pilnvērtīgi attīstīties, nozīmīgi ir ne tikai plašais piedāvājuma servisa klāsts, bet arī darbinieki, kuri kompetenti to visu realizēt. Kopumā mūsu uzņēmums ir izaudzis līdz 67 darbiniekiem, no kuriem lielākā daļa ir tieši servisa daļa. Un, kopumā mums ir 34 servisa darbinieki, no kuriem aptuveni 20 ir izbraukuma mehāniķi, kas apkalpo klientiņus jau viņu saimniecībās. Un mehāniķis, protams, ir viens no atslēgas cilvēkiem mūsu uzņēmumā, jo, kā zināms, tehnika, protams, ir lieliska un to viņu piedāvā ražotājs, bet mēs šeit uz vietas nodrošinam šīs tehnikas apkalpošanu. Šeit iestājas tā servisa mehāniķu kvalifikācija, kas ir ļoti nozīmīga, jo viņiem šajā īsajā periodā uzreiz uz vietas pie klienta ir jāspēj reaģēt, atrast un identificēt problēmu un novērst viņu maksimāli ātri, pielietojot pašus efektīvākos resursus un metodas, kādas tajā brīdī ir dabūnamas. Darbs nozarē ir, teiksim tā, sezonāls, viņš ir intensīvs, viņš ir interesants, dinamisks, jo jebkura jaunā tehnika ir elektronika, mehānika, savienotas viss kopā, un kādam arī tas, protams, ka ir jātaisa. Diagnosticēt bez speciāliem instrumentiem ir diezgan komplicēti. Dojus Latvija īpašu uzmanību piešķir kvalitīvai, pārdomātas tehnikas apkalpošanai un rezerves daļu piegādes nodrošināšanai, regulāri sniedzamo pakalpojumu kvalitātes uzlabošana, jaunu risinājumu ieviešana un saistību izpilde iemanto klientu uzticību un cieņu. Lai nodrošinātu augsto pakalpojumu kvalitāti, uzņēmuma darbinieki regulāri tiek apmācīti, tādējādi veicinot arī viņu profesionālo izaugsmi. Jebkuram darbiniekam izaugsmes iespējas netiek ierobežotas, ja viņš pats to vēlas. Ja viņš strādā par mehāniku, viņš var tikt par produktu speciālistu, atbilstoši laikam, kā arī var tikt strādāt uz pašu John Deere rūpnīcu, līdz pašam ražotājiem. Viņš ir atkarīgs no viņa paša. Apmācīt tiek no John Deere rūpnīcas, tās ir mācības, ko piedāvā pats ražotājs, un arī mums esošie produktu speciālisti ir apmācīti rūpnīcā un apmācīt arī uz vietas mehāniķus. Aivis savu karjeru uzņēmumā Dojus Latvijas sāka kā inženierzinātņu praktikants. Tā kā es biju tikko pabeidzis studijas, šīs zināšanas vēl bija svaigas, un šeit es redzēju tās iespējas, kad šīs apmācības, šī tehnika, piemēram, kas šeit ir, dod man tādu, kā šīs zināšanas ļauj man pielietot arī dzīvē šeit. Un šīs mācības gan ārzemēs, gan Latvijā noteikti deva savu nākotnes ieguldījumu. Es domāju, ka iegūstot inženierzinātņu kvalifikāciju, tā sfēra ir ļoti plaša un bez darba noteikti nepaliek, jo
tās iespējas, uz kurām pusēm iet gan autotransporta, gan lauksaimniecības tehnika, gan industriālā tehnika un vēl arī dažādas ražošanas sfēras. Šīs zināšanas tik pamatīgas, kad šāda veida speciālisti būs noteikti vajadzīgi visur. Studējot inženierzinātnes, tu iegūsi neatkārtojamas un profesionālajā vidē pieprasītas zināšanas, kā arī tu būsi droši par savu nākotni, jo varēsi augt kopā ar uzņēmumu un būt par līderi šajā nozarē. Tad ir jāinteresē tehnikai, modernām tehnoloģijām, un prakses laikā mēs gaidīsim jūs, palīdzēsim jums attīstīties, un jums būs iespēja veidot savu karjeru tepat Latvijā ar vadošu pasaules zīmolu, kā arī attīstīt sev un strādāt Eiropā. Mēs saprotam, ka mēs esam sava veida ģimene, un līdz ar to rūpējamies, lai katrs ģimenes loceklis justos šai ģimenei novērtēts, lai viņam būtu iespējas augt gan profesionāli, gan kā personībai. Un tad, ja šīs faktori tiek nodrošināti, tad mēs ticam, ka cilvēks jūtās labi, un viņš labprāt arī tad investējās šajā uzņēmumā un turpina tās darba attiecības ilgtermiņā.